Kas tad ir pacienta līdzestība? Būtībā tas ir apmērs, kādā pacients ar savu uzvedību seko ārsta rekomendācijām. Līdzestība ir saistāma ar augstāku dzīves kvalitāti pacientiem, kā arī ar zemāku risku negatīviem veselības notikumiem, kā piemēram stacionēšanu slimnīcā, komplikācijām un pat priekšlaicīgu nāvi. Un to, ka līdzestības līmenis ir nepietiekams gan pasaulē, gan arī Latvijā, spilgti parāda dati. Tā skaitā Veselības centru apvienības šī gada aptaujas rezultāti, kur 35% pētījumu dalībnieku norādīja, ka vairāk nekā vienu reizi ir pārtraukuši ārsta nozīmēto terapiju, iepriekš to nesaskaņojot ar ārstu. Lai arī pacienta līdzestība, kā to jau saka vārds pacienta, ir ierasti uztvert kā pacienta atbildība. Par to ir ļoti nozīmīgi runāt arī veselības aprūpes speciālistu vidū, kā mēs to darīsim konferencē Misija Sirds 19. septembrī, jo šo pacientu līdzestību ļoti būtiski ietekmē arī ar veselības aprūpes personām ar ārstu saistīti faktori. 2022. gadā Latvijā pētījuma dati rāda, ka to Latvijas iedzīvotāju vidū, kuriem ir hipertenzija un kuri ir apmierināti ar savu ģimenes ārstu, iespēja, ka viņi lietos medikamentus regulāri, ir 3 reizes lielāka nekā to vidū, kuri ar ģimenes ārstu nav apmierināti.